likvidētas, kuras vai nu šogad vai nākamgad mēs varētu tiešām apvienot likvidēt. Vai es pareizi ar to saprotu, ka mēs tagad izgājām cauri iebilžu, šaubu, pretenziju un potenciālu sarakstu listei, un jūs šobrīd pateicāt, ka tāpēc, ka mēs esam tuvu vienošanās procesam ar aizdevējiem, mēs ar šitiem susuriem nediskutējam, piedodiet, drusku es provocēju, bet nu tā reāli. Ja mēs ar viņiem vairs nediskutējam, tāpēc, ka ar aizdevējiem esam tuvu, aizdevējiem uzrādām arī, ka viņus mēs konsolidējam uz nākamo gadu, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir kaut kāda argumenta vai nē, tāpēc, ka uzrādām. Mums ir šeit ļoti svarīgi. Nē, nu te ir ļoti svarīgi, ka mums liek samazināt šos bāzes izdevumus, lai nākamgad arī būtu no tā. Mēs nākamgad atgrieztos atpakaļ tieši tādā jomā. Kungi? Man ir jautājums, ja šī gada jūlijā mēs redzēsim, ka jūlijas, augusts, septembris, oktobris akcijas nodokļu ieņēmumi pret iepriekšējā gada akcijas nodokļu ieņēmumiem alkoholā būs zemāki. Ja būs skaidrs, ka šis akcijas nodokļu pieaugums atkal ir bijis neadekvāts un jautājums ir pieņemts kļūdaini, vai Finanses ministrija izlems šo jautājumu pacelt atkal un pārskatīt nodokļu likmes? Ja būs skaidri redzams, ka ieņēmumi krīt. Es domāju, ka diezin vai vajadzētu pārskatīt uz leju. Mums jāskatās, jebkurā gadījumā visi nodokļi kopumā, ne tikai šis viens nodoklis. Un es nedomāju, ka Finanšu ministrija tagad varētu iet atpakaļ uz kaut kādu citu likmi, teiksim, nevis 940, bet 920, 890. Bet tad sanāk neatkarīgi no tā, kādi būs ieņēmumi, kāds būs kritums akcijas nodokļu ieņēmumos, saglabāsim to, kas būs pieņemts, ja pieņemts. Es domāju, ka likme paliks nemainīga. Tur nevajadzētu staigāt drīzāk pa pasākumiem, kas būtu saistīti ar kontrabandas apkarošanu. Tur būtu jādomā nevis par likmu saistīšanu. Tas ir svarīgākais mūsu klupšanas akmens. Lazdiņa kungs? Nu, es domāju, ka šajā gadījumā mēs vēlreiz redzam to, kad tiek apmierinātas valūtas fonda prasības vai vēlmes. Jā. Nu, mums jau var vajadzētu to deficītu saspiest. Nu, būsim godīgi, vai ne? No mums 5 es saprotu, ka kur reāli te paņems to naudu? Tur nav, šitien nav. Tiem atņem studentiem. Tur nav ko darīt, ja? Viņi tais ielās, jūs ar traktoriem, viņa balsīm, tur tā kaut kā pasties uz viņiem. Tur tandēms labs ir, es zinu. Tur sanāk. Satiksmes ministrija, jūs pārdalīsiet, jums reāli to naudu jūs iedosiet. Es tagad, man baigi sliktā sajūta, ja? Mēs ar reāli naudu iedosim. Bet tad mazāk kā 50% iedos reāli naudu. Pārējais viss paliks smuki uz papīra. Turklāt, nākošā gadā, ja mēs redzam, ka ieņēmumu nav, nākošā gadā, mēs neplānojam pārskatīt. Kāda vēlna pēc? Uz ko mēs ceram? Tie ir reālā nauda, kas ies valsts kasē garām.